Apustuļa Pāvila vēstule Efeziešiem, 1. nodaļa. Pāvils, pēc Dieva prāta Jēzus Kristus apustulis svētajiem un Kristu Jēzu ticīgajiem, kas ir Efesā. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristu ir sveitījis ar visāda veida garīga svētību debesīs. Viņā tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami viņa priekšā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš mīlestībā jau iepriekš nolēmis, kā mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā. Viņš mums devis pestīšanu viņa asinīs, grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar dziļu gudrību un atziņu, atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma, kuru tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam visu, apvienojot zem vienas galvas. Kristus ir to, kas debesīs, ir to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kuru gādību mēs arī esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma. Viņš visu vada pēc savas gribas lēmuma, bijām izredzēti. Ja jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdami esam saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidamā mantojuma ķīla, līdz reiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tāpēc, dzirdēdams par jūsu ticību uz Kungu Jēzu un cik ļoti jūs mīlat visus svētos, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās. Aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus, Dievs un godības pilnais Tēvs, jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu. Apgaismota gara acs, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš saviem liek iemantot. Un tik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts, lai nu šī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu visās lietās iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Otrā nodaļa. Arī jūs bijat miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojat, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos. Kopā ar tiem arī mēs visreiz dzīvojam savas miesas kārībās, izpildīdami miesas un miesas prāta iegribas, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni, kā visi pārējie. Bet Dievs, bagāts būdam žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu, žēlastībā jūs esat izglābti. Viņš, iekš Kristus Jēzus, un līdz ar viņu
mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savu žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs Kristu, Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizītie sauc par neapgraizītiem. Reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraēla draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem, bez Dieva šī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijat tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvu. Jo viņš ir mūsu miers, viņš abus darīs par vienu un noārdīs starpstienu, kas mūs šķīra, proti ienaidu. Atceldams pats savā miesā bauslību ar viņa daudzajiem priekšrakstiem, lai savā personā abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru, lai nonāvējot ienaidnieku pie krusta, salīdzinātu vienā miesā ir vienus, ir otrus ar Dievu. Tā viņš nākdams pasaulē ir pasludinājis mieru jums, kas bijāt tālu, un tiem, kas bija tuvu, jo caur viņu ir mums, ir viņiem, ir dota pieeja pie Tēva vienā garā. Tātad jūs tagad vairs nesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kuras stūrakmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi tam kungam, un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Trešā nodaļa. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums pagāniem, griežos pie jums. Jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastības amata darbu strādāt jūsu labā. Ar atklāsmi man darīts zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākiem cilvēku bērnu paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņu svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, kā evaņģēlijam nākot pagāni Jēzu Kristu līdzi kļūši par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlija kalpu es esmu kļuvis, saņemdams Dieva žēlastības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīris. Man vismazākajam starp visiem svētajiem dota šī žēlastība pagānu tautām pasludināt Kristus neizdibinamo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laikiem bija apslēpts visu lietu radītajā Dievā, lai tagad ar draudzes starpniecību visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrībā kļūtu zināms. Jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildīs mūsu kungā Kristu Jēzu, kurā mums, kas viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Tāpēc es lūdzu, nezaudējiet drosmi,
kad es ciešu jūsu dēļ. Manas ciešanas ir jūsu gods. Tādēļ es loku savus ceļus tā Tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabūs savu vārdu, lai viņš savā bagātībā un varenībā jums dotu savu garu un liktu pieaugt jūsu iekšējam cilvēkam. Un lai Kristus jums ticību turot mājot jūsu sirdīs un jūs iestakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Kā līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva godību. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Lai ir gods draudzē un Kristu Jēzu un audžu audzēm mūžu mūžos. Ceturtā nodaļa. Tad nu važās slēgts sava kunga dēļ, es jūs mudinu, dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa. Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā citu panesdami mīlestībā. Censdamies uzturēt gara vienību ar miera saiti. Viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem. Bet tik vienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvājis. Tāpēc ir sacīts, uzkāpis augstumā, viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem. Uzkāpis, ko citu gan tas nozīmē, ja ne to, ka viņš arī nokāpis šīs pasaules zemajās vietās. Bet tas, kas nokāpis, ir tas pats, kas pēc tam uzkāpis augstāk par visiem debesīs, lai visu piepildītu. Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģelistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņu viltīgās rīcības piekrāpti, tiek šurpu turpu svaidīti, padodamies katram mācības vējam. Bet, būdami patiesi mīlestībā, visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Viņā visa miesa kopā saturēta un visādām palīga saitēm vienota, pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā. Tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks. Vairs nedzīvo tā, kā pagānu tautas dzīvo savu sirdsprāta tukšumā. Nezināšanas dēļ, kas ir viņās, un savas sirds trulības dēļ aptumšojušās savā garā un atsvešinājušās no dievišķās dzīvības, zaudējušas kauna jūtas un sākušas nodoties izvērtībai, sagandēdamas savu dzīvi ar visādiem netikliem darbiem un mankārību. Bet sludiniet Kristu, jums tādas lietas nav mācītas. Turpretīm jums par viņu stāstīts un mācīts tā, kā tas ir patiesi Jēzus garā, kā līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un garā, un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi.
dusmās neapgrēkojaties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam, kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnes runas, un draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Un neapbēdinājiet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs trūkums, ātrsirdība, dusmas, bāšanās un zaini, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Piektā nodaļa. Sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs ir mīlējis, un mūsu labā sevis nodevis Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve un mankārība, lai pat vārda pēc jums ir sveša, kā tas svētiem piederas. Tāpat bezkaunība, muļķīgas runas, jo tādas lietas neklājas, bet gan jau vairāk pateicība, jo to iegaunējiet. Nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā. Neviens, lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šādu lietu dēļ Dieva dusmas nāk par nepaklausības bērniem. Nepiebiedrojieties viņiem, jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis viscaur ir labprātība, taisnība, patiesība. Un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Nepiedalāties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un visu, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tāpēc ir sacīt, uzmostieties, kad guļat, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpat nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Un neapreibieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet garapilni, runādami cits ar citu salmos, himnās un gara iedvesmotās dziesmās, dziedādami un koklēdami tam kungam savās sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam, mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, un esiet paklausīgi citam Kristus bijībā. Sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to šķīstītu un darītu svētu ar ūdens kristībā teikto vārdu. Sev savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienākās savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopi un glabā tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās sēvu un māti un pieķersies savai sievai, un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels. Es to attiecinu uz Kristu un draudzi.
bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sieva, lai jūt bijību pret savu vīru. Sestā nodaļā. Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas. Godā savu tēvu un māti, tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. Tēvi, nekaitinājiet savus bērnus, bet audzināt un pamācāt tos būt paklausīgiem tam kungam. Kalpi, paklausat saviem laicīgajiem kungiem, kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi. Pildait Dieva gribu kā Kristus kalpi no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā cilvēkiem izpatīgdami, bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zinat, kā ik viens, ja tas dara ko labu, to pašu mantos no tā kunga, vai viņš būtu vergs vai brīvais. Un jūs, kungi, dariet to pašu viņiem, atmetiet draudus zinādami, kā kungs debesīs ir tik lab kā viņu kungs, tā jūsējais, un ka tas neuzlūko cilvēka ārieni. Beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām, jo ne pret miesu un asini mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet, savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam, bet visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Un garā lūdziet Dievu ik brīdi, visādi viņu piesaucot un pielūdzot. Tai pašā nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai mana mute droši atvērtos svētai runai un es bez bailēm varētu sludināt evaņģēlija noslēpumu. Viņa važās kaltais vēstnieks, es esmu un to gribu sludināt bez bailēm, kā man tas pienākas. Bet lai arī jūs zinātu, kā man klājas un ko es daru, tad par visu to jums pastāstīs mīļais brālis Tihiks, uzticīgais kalps tā kunga darbā. Viņu es tāpēc esmu sūtījis pie jums, lai jums būtu ziņas par mums un lai viņš varētu stiprināt jūsu sirdis. Miers, lai ir brāļiem, un mīlestība līdz ar ticību no Dieva Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Žēlastība ar visiem, kas mīl mūsu Kungu Jēzu Kristu viņa neiznīcīgajā godībā.